Pirmā darbība, kas ir jāveic, ir jānoskaidro, kurā plānā es šobrīd esmu. Un, ja es šobrīd esmu plānā, kas iegulda akcijas līdz 100% no to aktīviem, tad šis plāns vecuma ziņā kopumā man ir piemērots. Ja es redzu, ka es ieguldu naudu konservatīvāka plānā, ja pat šim plānam nosaukums ir aktīvs vai dinamisks, bet šis plāns neiegulda uzņēmuma akcijas līdz 100% to aktīviem, man būtu rūpīgi jāpadomā, vai nevajadzētu izvēlēties tādu pensiju līmeņa plānu, kas novirza visu naudu uzņēmuma akcijās. Ieteicams tiem investoriem, kuriem līdz pensionēšanas brīdim paliek 10, 20 vai vairāk gadi, izvēlēties tieši uzņēmuma akcijas. Parasti ir ieteicams sākt domāt par konservatīvākiem ieguldījumiem tad, kad līdz pensionēšanas brīdim paliek 15 gadi vai mazāk, tad apmēram 50 gadu vecumā.